Sveiks, Māri! Sveiki! Bija šobrīd jau trešā diskusija, pareizi, bet ir gads apkārt, un tad mēs varam vērtēt to sezonu, kā tad viņi ir noritējusi, pastāsti, kā ir gājis, kā ir izdevies tik galā ar lietām. Jāsaka tā, viegli nav gājis. Viegli nav gājis, tāpēc, kad mēs esam skaitļiem ir parādīts, ka mēs esam nomedījuši vairāk nekā iepriekšējā sezonā, pilnīgi noteikti. Tur daudziem 3000 skaitlis figurēja. Jā. Tas ir daudziem, tas ir skaitlis virs 100 nomedītajiem stalbriežiem uz klubu. Tur bija pat tāda, stipri virs 100. Jā, protams, un ja tikai skatītos procentus, tas liktos tā, es nomedīju iepriekšējā sezonā 10, tagad es, piemēram, esmu nomedījis 20 briežus, tas ir divreiz vai, bet tas ir 20 brieži. Jā. Šobrīd, ja mēs, piemēram, pagājušajā gadā nomedīju 100 briežus, un šogad es esmu nomedījis 150 briežus, tad tas ir stipri nopietnāki skaitļi. No 100 vēl aiziet līdz 150. Man nebija jānomedī tikai 50, it kā liekas tikai 50 vairāk, bet kopā tad tie ir 150 brieži. Jā. Ar viņiem viņi bija gan jānomedī, gan jāapstrādā. Un, lai cik tie klubi arī būtu lieli, tāpat ir mednieki, kas var aktīvāk pamedīt, kas nevar tik aktīvi pamedīt. Un tas jau, tas bija tāds. Pastāsti par to konkrēti jūsu kluba pieeju, kā jūs risinājāt to darba izpildes uzdevumu, jo sezona ir tik gara, cik ir, un tie brieži ir jānomedī tik, cik jānomedī. Kā jūs to darījāt? Ja konkrēti runā par mūsu klubu, tad es esmu šobrīd pateicīgs meža dienestam, kad ieraugot to situāciju, kad pagājušā vasara sākās tā siltāk un ātrāk un graudaugi nobrieda ātrāk. Tas nozīmē, ka arī dzīvnieki to saprata, ka tas garšīgais galds ir uzklāts ātrāk. Stalbriežu medības, vojukteņu medības tika atļautas jau no 1. jūlija. Jā. Man pilnīgi noteikti bija paša uzskats, ko es arī paudu savam klubam, un klubs atbalstīja, ka sākam medīt no pašas pirmās dienas. Un mums bija tā, ka lielākais uzsvars tika, protams, likt uz laukiem, kur ir iesaistītas kaut kādas kultūras, vai tās būtu auzas vai mieži, vienalga kas, kur nāk uz kultūram, tātad tur ir jābūt medniekiem. Pirmām kārtām. Katru dienu. Pagājušā gadā mēs domājam, ka mēs iztiksim uz entuziasmu tādā pamata, kad medīt, ir cilvēki, mednieki, kam gribas ļoti daudz medīt, un rekur ir tā iespēja, bet uz beigām jau sāka tas entuziasms plakt, bija grūtāk, bet viennozīmīgi palīdzēja tas, ka mēs sākām laicīgi. Noteikumi bija, kā jau minēju, pirmais ir tie lauki, bet ja ir mednieki vairāk kaut kādā konkrētā vakarā vai rītā pieteikušies, daļa iet uz laukiem, daļa jau var būt pļavās, izcirtumos, un noteikums ir tas pats. Tātad pirmais uzsvars tajā brīdī ir teļš, bet mēs nonācām pie kopīga tāda secinājuma, ka medījām arī pērnās gotiņas, pilnīgi noteikti, jo tas ir tas populācijas samazināšanas instruments, jā. Iepriekšējā reizē man jautāja, kā tad ir ar to govju medīšanu. Principā jau sanāk tā, varbūt daļa teiks, tas nav tik ļoti ētiski nomedīt to govja teļu un tā tālāk. Bet no otras puses, ja mēs nomedījam vienā brīdī to teļu, nākošā vai aiznākošā vakarā nāk jau tā viena pati govs. Un tad ir atkal tas sarežģītais process, kad tīpaši tas ir vasaras sākumā, iespējams tā govs ir, tas teliņš ir piedzimis vēlāk. Iespējams, ka viņa vēl viņu nerāda, neņem līdzi. Un tad mednieks, lai nekļūdītos, viņš sēž ilgāk un vērā to dzīvnieku. Vienā krēsla, iespējams, viņš nenomedī. Tas arī tāds būtisks faktors, ko varbūt ne visi grib ņemt vērā. Arī lauksaimnieki saka, ko tu tur gani?
nevis medīja, bet noganīja man to platību. Tas gadās bieži vienam ar cūku mammām, ka ir mamma ar tiem mazajiem siventeļiem, tad mammu tu, un tu gaidi, un tu saproti, ka nav. Tad viens variants ir viņus baidīt prom, otrs variants ir sēdēt klusi, varbūt iznāks kaut kas medījams, un tu nogani to platību. Tad šajā gadījumā to gotiņu ir tas pats. Un tad mēs pieļāvām arī situācijas, ja mednieks ir pārliecināts, un situācija ir tāda, kad var arī nomedīt abus divus dzīvniekus, drīkst nomedīt abus divus. Protams, ka tas ir tādās situācijās, kad tu esi pārliecināts, ka tas lauks ir pietiekami plašs un tas tavs medīšanas prasmes un tā situācija ir tāda, ka tu varēsi to izdarīt. Jo pilnīgi noteikti arī pie skaita samazināšanas ētikai jābūt klāt. Runa nav par izšaušanu, ir runa par medībām tādām, kas tomēr beigu galā sev pašam rada gandarījumu. Tātad tas ir pareizi nomedījis. Un tas mazais, kā mēs mēdam teikt, bembijs vai kas, viņš nepaliek bez mammas. Tātad tur jāmedī tā, lai pašam būtu prieks un lai tas skaits iet uz priekšu, tas nomedītais skaits. Tātad uzsvaru liekam uz šo. Ja jūs bukiem satiki briedi, to, ko drīkst medīt, pilnīgi noteikti drīkst viņu medīt. Nav noteikums, ka tikai uz lauka. Nav jāsaka vadītājiem un jāsaka, Nē, jo šajā brīdī tiešām pagājušā sezona bija tā, kurā atļaujas tika dotas, papildu lidums tika viegli pieprasīts un viegli arī, teiksim, saņemts. Nākošais bija, kad jums bija grafiks? Vēl nebija, mums būs. Būs, bet jūs pieņemāt lēmumu? Mēs lēmumu pieņēmām, mēs pieņēmām grafiku. Tas nav no kluba biedriem, tas netika pieņems ar urravām, bija pilnīgi noteikti, bet argumenti bija tādi pamatoti, kad viennozīmīgi šo skaitu, kas ir jānomedī, viņu nav viegli nomedīt. Un tā argumentācija bija vairāk uz to vērsta, kad protams, ka dzinējmedības neizpaliks. Mēs tur visi varēsim pulsēties, mums tiešām vajadzēs arī medīt dzinējmedībās. Licences mēs dabūsim, un to briežu netrūkst arī pēc pagājušās sezonas. Bet tā runa bija par to, lai mēs maksimāli visus klubus iesaistītos šo lauku lauksaimnieki saka sargāšanā, es teiktu apmedīšanā. Jo, es esmu mednieks, es neesmu sargs. Ja tā saka, sargāšanā. Es braucu medībās. Tas, ka man viņš ir pārvērties par tādu lauka uzmanīšanu vai ko, bet es neesmu sargs. Un tiešām es neesmu sargs. Arī darbā es neesmu sargs. Un arī man mednieki tādi nav. Tātad, respektīvi, lai uz tā lauka būtu tie mednieki un lai nebūtu tikai dažiem šis pienākums vai šis darbs. Tātad sadalām to, mēģinam to veidot tā, lai visi piedalītos. Tad mēs plus mīnus paspriedām, cik mēs esam klubā, kā mēs to varētu veidot. Protams, ka var būt kaut kādā pusprocesā mēs pamainīsim taktiku. Redzēsim, kā būs. Ja mums uz laukiem nāks mazāk, tie postījumi reāli arī, teiksim, nebūs. Mēs varbūt varēsim kaut kādā brīdī atkāpties. Protams, no kultūrām, un ne tikai no mūsu kultūrām, kas ir blakus saimniekiem. Kādā veidā, teiksim, tā labība nogatavojās. Ja mums kāda kultūra paliks vēlāk, mums būs grūtāk vai otrādi. Ja kaimiņiem paliks kāda kultūra vēlāk, automātiski viņiem paliks liela, viņiem aizies tas briežu vairums un viņiem būs aktīvākas medības jāveic. Tā, kā jau minēju šeit kopā sapulcē, kad mēs nevaram vēl ar vienu pieturēties pie tā uzskata mans briedis, tavs briedis. Pilnīgi noteikti viņam nekas virsū nav rakstīts. Un nākošais briedis jau izvēlās to vietu, kur viņam ir drošība, kur palikt un ko ēst. Pilnīgi noteikti. Un pat cik tās klubu robežas ir mums robežas, bet viņam viņas nav, viņš vienā brīdī var atrasties viena kluba teritorijā, citā brīdī cita kluba teritorijā. Tas nozīmē, ka jums veidojas arī savstarpēja sadarbība kaut kāda? Jā, jau ir veiksmīgāka tā sadarbība, kad jūtot
kas kuram notiek. Mums pašiem bija situācija, kad saimnieks teica, ka viņam ir pat nesaistīti ar mūsu platībām, viņam ir rapšu lauki, kur blakus klubs saka, ka tie brieži mīt mūsu pusē. Nosacīti tie esot mūsu brieži. Mēs arī veicām tur tās dzinēju medības aktīvāk. Tas nozīmē, ka ir jāsadzird tas, kas notiek blakus. Nevienmēr, protams, es aicinātu, kad jābūt maksimāli daudz savās platībās, lai kontrolētu to situāciju. Bet tas arī, protams, prasa laiku. Un nevienmēr mēs tajā mežā esam. Un tāpēc kaut kāds kaimiņa paziņojums vai lauksaimnieka paziņojums, ka tur kaut kas ir lielākā skaitā nekā man gribētos. Tas vienmēr mudina pašam pārliecināties, vai tiešām tā ir, un ja tā ir, tad pieņem kaut kādu lēmumu, ko tur darīt. Vai tas ir dzinējmedību laikā uzrīkot dzinējmedības, ja tas ir vēl līdz dzinējmedībām, tad tu vari darīt kaut ko vēl. Vēl, ko gribēju minēt sakarā ar to, kad uz dzinējmedību beigām tiek piesaukta tā ētika, ko un kā vajadzētu par dzīt, nedzīt, ko medīt. Par medīšanu, protams, tur mēlīti nospiež mednieks, tur jautājumu nav. Tātad, tas lēmums, vai mēs vēl turpinam medīt to gotiņu, lai gan tur arī tā gotiņai tas telēns jau vēderā, jau viņš ir. Tikai šajā brīdī, teiksim, tā dzinējmedību sezonas beigās viņš ir lielāks un vizuāli labāk redzams. Bet kas būtiski ir, kad daļa no mednieku sabiedrības saka, kā jūs tur dzenājat un tā tālāk. Es teikšu tā, ka mednieks jau vairs ne tuvu, ne pirmo gadu nav vienīgais, kas tos dzīvniekus dzenā tad, kad medību sezona iet uz beigām. Jā. Mēs vēl dzinējmedību sezonu neesam beiguši, ka mums mastā atrodas ragu meklētāji. Un tas nozīmē, ka tikko mēs beigsim, dzinējmedības nosacītās, viņas turpinās. Tāpēc šeit par to bieži vien ar suņiem un bērniem. Un ticiet man, kad tie cilvēki, kas mežā uzturās darba apstākļu vai kādu citu apstākļu dēļ, bieži nevis reizi nedēļā vai mēnesī, ja brauc katru dienu, tur redzi dienas vidū, tās ir tās februāris, marts, tu redzi svaigi dienas laikā šos skrejošos dzīvniekus, šīs takas, kas no rīta nebija un pēcpusdienā jau ir. Tas nozīmē, ka tas dzīvnieks kustās. Jā. Tas nozīmē, ka pārmeš šajā gadījumā medniekam, ka viņš tagad kaut kādā brīdī veic dzinējmedības, īsti jau korekti nav, tāpēc, ka ja viņš nekustinās, viņš neatradīsies mežā, atrodas jau vienalga citi. Cita lieta, kā tās dzinējmedības organizēt. Es pilnīgi piekrītu to, ka tādā, teiksim, apjomā, ja tev mastā sezonas sākumā līdz pat decembrim vai janvārī vēl atradās. Jūs mums kadrā esat, jūs to zināt? Atradās 4-5 aktīvi medību suņi. Tad varbūt tais dzinējmedību beigās varētu norunāt, vienoties, ka tai mastā atrodas, piemēram, viens medību suns. Vai tikai dzinēji. Jo daudz tā arī dara. Jā, tieši tā, un tas ir risinājums. Mēs pat esam pielietojuši tādas medības, kad viņas vairs nav tik rezultatīvas, ja tā ņem, bet mēs palaižam 1 vai 2 dzinējus. Un mēs viņus veidām tā kā pat traucēšanas medības, respektīvi stāvot turnīšos, praktiski izmantojot tikai pārējās vietas. Viņas tomēr gadu gaitā ir mazāk cilvēku. Tas dzīvnieks iet lēnāk. Viņš vairs nekustās tik ātri. Tātad tu jau vari izvērtēt gan vēl to, kamēr medījums būlis ir tātad buļļa izskatu un novērtēt, varbūt viņš ir medījams, kas dzinējmedībās bieži vien tiek palaists garām, tas dzīvnieks jau nepaspēja novērtēt. Objektīvi, teiksim, ja klubs spēja nomedīt savu stalbriežu buļļu, to limitu, minimāli izmantot dzinējmedības, viss ir kārtībā, bet arī šādās te traucēšanas medībās, tādās lēnās dzinējmedībās arī to bulli var novērtēt.
Un dzīvnieki tāpat pārvietojas. Viņi sajūtot to cilvēku, viņi iet. Turpat varētu, godīgi sakot, tas dzinējs jau ir tikai tāds, lai mēs kā mednieki to situāciju kontrolētu. Pa lielam varētu no rīta aizbraukt pirms gaismiņas, sasēdies torņos un gaidi, ka sāks kustēties ragu meklētāji. Dzīvnieki viennozīmīgi kustēsies, pat bez dzinēja. Tā kā, meklētājiem trieku piedzīs. Es drīkstu atrasties mežā, un viņš drīkst atrasties mežā. Jā. Protams, ir valstis, kurās šis arī tāds būtisks jautājums, bet es domāju, ka mums ir tāls trešlīstamiem, kurās taču ir noteikts laiks, kad drīkstiet mežā, vai noteikts laiks, kad nedrīkstiet mežā. Tad, kad tie mazuļi dzims, nedrīkstiet mežā bez iemesla. Mēs ragus meklējam, kamēr lapas uzpaust, zāle sazaļo, kad to ragu ir grūtāk ieraudzīt. Jā, tā ir. Mēs taisam šo traucēkli, tāpēc medniekam pārmest, ka nav ētiski. Es domāju, tas šajā brīdī tiešām nav objektīvi. Es piekrītu Vidzeme, Latgale, kur brieži ir mazāk. Tīpaši klubos, kur aļņi mazāk, to ragu nav vērts meklēt, jo principā to vienu vai divus, cik tos ragus uz to lielo teritoriju tiešām atrast ir ļoti, ļoti grūti. Bet mums šo briežu buļļu daudz, nomesto ragu ir daudz, šī klondaika, un šeit ragu meklēt arī daudz. Jā. Tātad kaut kāds dzinējmedību sezonas turpinājums nedaudz savādākā formātā. Jā. Grafiks, ko jūs tagad esat pieņēmuši, lai visi mednieki piedalītos darbā. Varbūt tev ir kaut kāda informācija no citiem klubiem jūsu rajonā, kas kaut kādas tādas interesantas risinājumus ir atraduši, lai panāktu to rezultātu. Par interesantiem tādiem risinājumiem grūti teikt. Ir klubam katram jau sava tā taktika. Es zinu, ka ir kā minimums viens klubs, bet tomēr arī tā kā vairāk mums tik ļoti mēs viņu tā kā nepozicionējam kā tādas kopīgās gaidas medības, bet principā tad, kad mēs braucam apmedīt šos laukus, mums tā arī sanāk, bet tikai mēs esam mazāk. Es zinu klubi, kas tiešām rīko kopīgās gaidas medības. Tur, piemēram, atrodas tie 11 vai pat vairāk tie mednieki. Tas noteikti tajās vietās, kur ir tavējie brieži, manējie brieži, kas pārvietojas. Grūti pateikt. Viņi vienkārši sasēžās. Viņi saka, ka man pat nevajag obligāti rīkot šīs dzinējmedības, jo ir ļoti rezultatīvas šādas te gaidas medības. Un mēs paši arī esam mēģinājuši pielietot tajā brīdī, kad mednieki atrodas uz tām pārējas vietām, gan kaut kādu izcirtumu malās, vai tie stigu kruspunkti, vai kaut kādu, kur liels grāvis redz, kaut kāda atklāta vieta, kur tu vairāk arī, viņu novērot, un arī ir tās pārēju vietas. Dzīvnieks pats iet uz barošanas vietu, vai nāk no barošanas vietas uz gulēšanas vietu, kur viņš uzturēsies pa dienu. Nākošais, jebkurš šāviens, vai viņš ir veikts ar klusinātāju vai nē, kaut nedaudz, iekustina to kustību. Un tu arī orientējies, kurā pusē ir un no kuras puses varētu gaidīt. Skanēja viens šāviens. Ja bija viens dzīvnieks, viņš ideālā variantā, viņš palika uz vietas, tur ir viss kārtībā. Bet ja tur bija bariņš, šāviens tika raidīts pa viens palika, bariņš veids kustību pa mežu. Tur ir troksnis, iekustina nākošos dzīvniekus. Un šāda tāda maza lavīniņa, viņa pa to mežu kustās. Un, protams, ka tās medības nav bez rezultātiem. Bet tie dzīvnieki neskrien tā, kā tas notiek klasiskajās dzinējmedībās. Viņi pārvietojas lēnāk. Tātad ir iespēja izvērtēt. Šāvieni viennozīmīgi precīzāki, pilnīgi noteikti. Un tas tā ir. Jo lēnāks mērķis, jo vieglāk trāpīt. Tas ir neapgāžams fakts. Tāpēc es domāju, ka ir mednieku klubi, kas pielāgojas šai situācijai. Un pilnīgi noteikti gan šādas tikšanās, gan arī pašiem klubiem tikšanās, ko es novēroju Saudū, kad rīkojos sanākšanas klubu vadītājiem, pilnīgi noteikti viņas palīdz apmainīties šai pieredzē, jo mēs, tīpaši tagad, kad mēs medījam daudz, mēs katrs medījam savā klubā. Tur ir tas, mēs kaut ko paņemam no malas, mēs kaut ko varbūt ieraugam sociālajos tīklos vai kādu kontaktējamies, bet ja tā ņem, mēs īpaši daudz ciemos nepaspējam aizbraukt. Mēs tiešām... tā pieredze apmaiņa ir ierobežota. Ir ierobežota tieši dēļ tā faktora, ka mēs esam, negribās to skaļo vārdu pielietot, bet tomēr spiesti
daudz šobrīd medīt savā konkrētajā platībā. Un mēs gan iegūstam lielāku informāciju par šo medību platību, gan veicam šo aktīvo nomedīšanu, bet mēs zaudējam tajā, kad mums nav laika, fiziski nav laika aizbraukt kaut kur ciemos, paņemt kaut ko pieredzē. Un tad mums ir pieredze, ka mēs saldu. Šis būs 3. gads, kad es rīkošu kopīgas klubu vadītāja medības, un tad mēs pamedījam un tādā foršā gaisotnē pēc tam runājam. Katrs stāsta jau to savu pieredzi, kāpēc viņš varbūt arī šajās konkrētajās medībās rīkojās tā vai savādāk un kā klubā rīkojas. Tas arī ļoti palīdz ieviest kaut kādas izmaiņas, kas pēc tam jau ļoti noder arī tālākajā medību procesā. Jā, fantastiski. Nu labi, varbūt atgriežamies pie šī te mūsu briežu populācijas samazināšanas jautājuma un šīs sezonas, kas nu ir noslēgusies un redzam rezultātu. Varbūt tu vari īsumā par pieredzi un rezultātiem. Es esmu ļoti priecīgs, kad mēs esam tikuši pāri 100%. Es tā uzreiz, es jau sapulcē minēju, kad Kurzemes virsmežģīnis teica, nu būtu ļoti labi, ja mēs tiktu līdz 100, bet tas bija tā diezgan, man likās tā diezgan neticīgi, nu, ka būs 80, 90, tad būs, tas būs tā klasika apmēram vai kā. Es tiešām esmu priecīgs, kad iekšējā balss, kas man teica, ka būs virs 100, dabūsim mēs to tiešām dabujām. Un es saprotu, ka ir vairāk kolektīvi, kur ir pāri 100%. Protams, tur ir 120, 130%. Tā tad mēs esam šī sapulce, gan tie skaitļi, kas šai sapulcē tika rādīti, vēsta to, ka mēs mednieki sadzirdējām, kas saka, sakopojam tos spēkus, kas nav vienkārši. Tiek laustas gan kaut kādas tradīcijas, gan pieņēmumi, gan aizspriedumi. Bet, ja mēs to darām, mēs arī pie šā regulējuma, kāds ir, mēs varam veiksmīgi medīt. Protams, ka gribējās tūlīt un tagad daudz iebilst, kad, teiksim tā, varēja būt nedaudz, varēja būt labāk. Vēl tie brieži daudz, bet dabā vispār jau viss nenotiek. Vienkārši, ja nocērt mežu, tad tā, noskanēja zāģis, meža tur vairs nav. Bet principā jau dabā viss tomēr bišķiņ ir aiztur. Mēs nevaram domāt, ka arī šai medību jomā, kur jāsamazina tas dzīvnieku skaits, ka būs tā kā Ferrari nospiedī pedāli un tev ir tur dažās sekundēs simtnieks. Nē, mums negribās teikt, ka mums ir opelīts, bet mums jārēķinās ar to, ka pirmkārt bija pirmā sapulce. Tātad mēs katrs ienācām šajā sapulcē ar savu pieredzi un zināšanām. Pēc sapulces bija lēmums par to, ka sabriežus var sākt medīt no 1. jūlija. Atkal bija aizspriedumi. Teliņš ir pa mazu, vēl kaut kas tur nav, dzesētavas, kas arī būtiski. Tātad karsts laiks, mēs medījam mazāk automātiski. Visi šie faktori noteica to, ka mēs nevaram uzreiz dabūt to 3 sekundēs, to simtnieku. Tas ir objektīvi. Tagad jau mēs esam sagatavojušies, tāpēc arī sapulcē tika uzdots jautājums, kad ar ko mēs varētu rēķināties, vai tas būs atkal 1. jūlijas. Atbildi mēs neguvām, bet katrā ziņā, es domāju, šis jautājums ir izskanējis, tātad viņš mums ir aktuāls. Ir diezgan elastīgs. Šajā gadījumā es domāju, ka jā, un ja tikai tas būtu nepieciešams, mednieki, es domāju, jau šajā gadījumā ir stipri gatavāki. Un, arī pieņemt šādu te situāciju, ka mēs sākam medīt 1. jūlijā. Jā. Kādas ir tavas prognozes par to, cik vēl vajadzēs sapulces un šādu pārcilvēcisks piepūles darbu? Pārcilvēciska piepūle bija pārspīlēti, bet mēs uztaisījām aptauju, un tā aptauja bija, viens bija tas, kad dažbrīd liekas, es nerunāju, teiksim, tīri par saldu. Es sapratu, ka mednieki mani atbalsta, klubu vadītāji šeit atrodas. Arī saimnieki šobrīd mēs bišķi piestrādājam pie uzrunāšanas. Viņi bija daudz vairāk nekā kursīšos, kad bija otrā sapulce. Te viss ir kārtībā. Bet dažbrīd liekas, dari, un
tiešām, kam to īsti vajag? Tur kaut kas stagnē, kaut ko ņemt. Jā, un tad mēs ar Airu tā sēdējām plānojot šīs sanākšanas kopā tos plānus. Kaut neatceros kuram, bet vienam no mums tā ideja, varbūt uztaisām aptauju. Vai mums tikai abiem vajag, vai citiem arī vajag? Tieši tā, vai mums abiem vajag, vai citi arī to atbalsta, cik lielā mērā atbalsta, tad mēs to aptauju savilksim kopā un kā pēc sapulces droši vien kaut kādu secinājumu vai kā saka, kaut ko zem strīpas mēs arī izsūtīsim klāt esošajiem, lai redzētu tiešām, kad kāds rezultāts būs, tāds būs. Tā ir demokrātiska lieta. Atķeksējam to, ko mēs vēlamies, un tad mēs no tā arī, kā saka, būvēsim tās nākošās sanāksmes tādā režīmā, kā tur vairums būs vēlējies. Bet es no sevis šobrīd domāju, ka mēs nedrīkstētu atkāpties no tā grafika vēl 2 sapulces, respektīvi vēl 2 sapulces. Vai vismaz šobrīd sanāk 1, jā. 1 šogad vēl, kā minimums. Jā, tā kā pusgadā. Pusgadā, kas ļoti palīdz. Es domāju, ka otro arī vajag, ja tad būs vairāk saprotams tendencēm. Jo tas viennozīmīgi, es to esmu minējis arī, kad man jautā to viedoklī, kas palīdz kas palīdzētu to stāvbiežu skaitu samazināt, kā tos medniekus uzrunāt un kā vispār, teiksim, to kopējo to virzību veidot. Tad viens no galvenajiem, man liekas, tiem faktoriem ir šīs kopā sanākšanas, ka mēs parādām, skaļi būs teikt, atskaitamies par to, kas kaut kādā procesā ir noticis. Tīpaši, es domāju, ka šis bija tāds jaunienvedums, kad mēs Kluba apvienība kopā ar lauku un meža īpašniekiem vienojamies par to, kad ir jāmedī vairāk. Tas ir, teiksim, salīdzināsim varbūt ar jaunu biznesu. Jauns biznesi jāpieskata daudz vairāk, jāuzmana nekā jau tur, kur, kā saka, zobreti ir pareizi salikt un viņi ir labi saeļoti. Šis ir tas pats stāsts, es domāju. Tad, kad tas ieiesies, varbūt pietiks vienreiz gadā satikties, bet šajā gadījumā ir svarīgi nokontrolēt, kā mēs, kurš klubs medījam, lai saprastu arī to nomedīšanas tendenci. Šeit cilvēki uzreiz runā, es tur vēl redzēju tik un tik barus. Nevienmēr mēs savstarpēji komunicējam tik ļoti, lai zinātu, kas notiek, piemēram, Saldus otrā galā. Tādā ziņā, protams, ir kopējā WhatsApp grupa, bet tas vienalga šeit tiek izrunāts un tie cipari uzreiz parāda. Mēs esam izdarījuši šādi. Un es domāju, pagājušais gads arī to parādīja, jo pēc vasaras bija dažādi tie klubi, kuros varbūt vēl bija iesakņojies, ka tās gaidas medības un tīpaši to nosacīti mazo teļu medīšana nebija, kā saka, prioritāte. Tur tas nomedīšanas procentus uz to brīdi, kad mēs rīkojam otro sapulci, tas bija novembris, man liekas. Jā. Tad dažiem tur bija 50%, citiem jau 80%. Tātad jau tā atšķirība bija diezgan būtiska. Šobrīd tādas atšķirības vairs nebija sezonas beigās. Un, kad tu man jautāji, kā būs, es teicu, sezona jau ir tikai knapi pusē. Tātad, un tie skaitļi parādīja, ka cilvēki jau redz, ko esmu izdarījis es un ko izdarījis kaimiņš. Viņi pievilkās smuki klāt. Protams, ka atkal nākošais, ko mēs mednieki nespējam kontrolēt. Tas ir tas, kas notiek uz lauka, respektīvi kādas kultūras ir palikušas gan vasarā, gan kas paliek uz ziemu. To mēs nespējam kontrolēt, tas vienkārši mēs tiekam nostādīti fakta priekšā. Un, protams, tas, kas notiek mežā. Mežstrāde ar daudzām lapu koku cirsmām, protams, ziemā piesaistīs viennozīmīgi daudz šos pārnažus, vai tie būs aļņi, kas mums ir maz, bet vienalga viņi tur būs un brieži. Tā ir barības bāze, uz kuru viņi sanāks. Tātad pieguļošajā teritorijā viņi būs viennozīmīgi vairāk, ja tur tā skaits ir, tas nebūtu. Tātad tā mežstrāde būtu mazāka. Tas nozīmē atkal,
mēs tiksim nostādīti fakta priekšā. Nu, tie ir faktori, kuriem ir jāpielāgo. Jā, un tāpēc, protams, ka klubiem ir jāplāno visa gada garumā tā, lai izlīdzinātos tā nomedīšana. Bet ar ko es esmu nereizi viens saskāries, un tagad jau pēdējos gados mēs ļoti neplānojam uz to, ka medību sezonā mēs tur kaut ko ļoti radikāli vairāk izdarīsim, jo bieži vien daba ievieš savas korekcijas, respektīvi ļoti slapjš rudens vai neesoša ziema mūsu apstākļos man ietekmē. Gan piekļuve mežam, gan medīšana kā tāda, ja ir ļoti slapjš, visas upītes slapjas, ceļi ir izmirkuši, arī tas slapjais laiks, un tas neveicina to medīšanu, ir grūti medīt. Un tāpēc es ieteiktu, ka viennozīmīgi jāmedī tad, kad tas dzīvnieks ir tev pieejams, un tad, kad tu spēj tā sakarīgi medīt, jo beigās tad sanāk tā, ka panika iestājās, tev pēkšņi ir uzlidies ļoti liels dzīvnieku skaits, tev jau termiņi iet uz beigām, un vēl neskas. Tāpēc es te ieteiktu tas pats pirmais, jau saprast, kad sākam medīt pirmās medību dienas. Un tad jau, ja jūtam, ka esam tikuši ar kaut kādu apjomu galā, nekas no vienā brīdī jau varēs piebremzēt. Tad ir briežu baurs, kas šeit ir ļoti izteikti. Tas nozīmē, viennozīmīgi ir, kur izvērsties, jo arī tie briežu buļļi jāmedī, un ja negribās medīt, tad var uz viņiem skatīties, un tas arī tā, gribi mežā būt, lūdzu brauc uz to bauri, ja teiksim, ka govisteļi jau tā pamatīgi pamedīti, un viņi neiet uz kaut kādiem laukiem. Visas iespējas arī tam aktīvajam medniekam būt aktīvam, bet būt ne tik ļoti aktīvi medīt, ja tas tiešām ir objektīvi, kad mēs to dzīvnieku tik ļoti neredzam. Tātad tas ir gan mednieka, kluba vadītāja uzdevums un prasme. Jā, pielāgoties apstākļiem un risināt jautājumus. Ok, super, liels paldies tev par stāstījumu, par darbu, brīnišķīgo pieredzi, ko citiem mācīties, pasmelties. Jā. Ir labi. Paldies.